No 9. līdz 15. martam jau 3. gadu Latvijā Finanšu pratības partneri rīko finanšu izglītības nedēļu, kuras laikā piedāvā plašu programmu – lekcijas, nodarbības, seminārus un izstādes. Spēja pārvaldīt savus finanšu līdzekļus ir svarīga gan valsts līmenī, gan ģimenes līmenī, gan katram individuāli. Tas mums dod prognozējumu valsts budžetu, tas mums dod prognozējumu ģimenes budžetu un tas mums dod iespēju atbildīgi attiekties pret savām individuālām finansēm. Latvija nav iedomājama bez finansiāli spēcīgām ģimenēm. Finanšu pārvaldība ir tā spēja, kur ir jāapgūst mūža garumā. Un tāpēc aicinu piedalīties visus 3. Latvijas finanšu izglītības nedēļā un arī vērot, kas notiek Eiropas izglītības nedēļas ietvaros. Jau 3. gadu kopā ar sadarbības partneriem rīkojam mīļu jauku tradīciju, veselu nedēļu, aktīvi līdzdarbojamies visdažādākajos pasākumos, kas ir veltīti finanšu pratības jautājumiem, lai gan paši paliktu gudrāki, gan citiem palīdzētu, dodot savu pieredzi. Tādēļ arī mūsu šī gada devīze ir krājam zināšanas, krājam gudri. Finanšu izglītības nekad nevar būt par daudz. Tā ir nozīmīga visā mūsu dzīvē, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs paskatītos uz finansēm no dažādiem aspektiem, lai mēs iegūtu jaunas zināšanas un, protams, ar šīm zināšanām dalītos. Ir padarīts vairākas svarīgas lietas. Kopīgā sadarbības partneru pulciņā esam radījuši finanšu pratības stratēģiju, esam veikuši pirmo finanšu pratības zināšanas mērījumu un paši tagad labāk saprotam, ko zinām un ko nezinām, un uz kurieni mums ir jāvirzās. Tās būs gan lekcijas, gan nodarbības, kurās spriedīsim par to, ko darīt ar naudu, kā gudri rīkoties, krāt, vai varbūt ieguldīt, vai varbūt tērēt. Jo katram no mums pašam ir jāsaprot, kāda ir finanšu situācija, mums katram pašam ir jāpieņem lēmumi, kā gudri rīkoties ar mūsu finanšu līdzekļiem. Krāt mēs varam tiešām naudu, krāt mēs varam pieredzi, krāt mēs varam zināšanas. Un tieši tāpēc ir šī krāja kā simbols, kurā katrs atbilstoši savai rocībai un savām iespējām, bet apņemās kaut ko uzkrāt. Tāpēc aicinu visus, nāciet kā variet, nāciet virtuāli, nāciet šeit Rāclaukumā pie mūsu krājkasītes gudrītes un dodiet noderīgus padomus gan sev, gan citiem.